Šī būs liecība par to, kā Dievs vada un iedvesmo. Bija tā, ka vienā ziemā es sēdēju birojā un paralēli darbiem skatījos internetā, kur varētu aizlidot, kur kādas lētās biļetes, un atradu uz Berlīnu lidojumu. Ātri nopirku, paņēmu arī atvaļinājumu, tad arī lūdzu Dievam, ko man darīt ar šo biļeti un ar šiem plāniem, un vai man braukt varbūt pie draugiem uz vienu citu Vācijas pilsētu, ja es tajā brīdī esmu Vācijā. Dievs man lūkšanā saka, nē, šoreiz varbūt nebrauc, tad fokusējies uz Berlīni. Es tev rādīšu ceļu, ko darīt tālāk. Nu, jā. Un tad pēc dažām dienām, vai pēc nedēļas, man atnāca informācija līdz manim, ka 2 vīri no Ģertrūdes arī brauc ap to pašu laiku, kad es esmu Vācijā. Uz vienu Vācijas misijas biedrības mītni un tur uzzināt vairāk par to, kā kristīgās misijas tiek īstenotas citās valstīs un kā to dara vācieši. Jā, tur visu sarunājām un tad nopirku biļeti no Berlīnas uz Frankfurtu, no Frankfurtas uz Rīgu, ceļojuma plāni gatavi. Man gan atnāca no draugiem ziņa, ka viņi nevar man uzņemt Berlīnē tad vienā no tiem datumiem, kad es būšu, ka man citur būtu jāpaliek tad pa nakti. Un tad es ātri atradu hosteli, un tad tas arī bija sakārtots. Tad ierados Berlīnē, devos ar metro uz viesnīcu, uz to hosteli, un skatos, ka pie hosteļa blakus, tie bija burtiski 30-50 metru blakus ir katoļu baznīca, kas ir atvērta visu diennakti, un tas man arī bija tāds patīkams pārsteigums, tas bija tāds kā Dieva pieskāriens tam, ka mums te ir iespēja parunāties, un nāc uz lūkšanu, un tas bija ļoti skaisti, tajā baznīcā pasēdēju, un tas arī man ļoti iepriecināja. Jā, un parasti arī tā, ka es ārzemēs cenšos, man vajag 2 lietas svešā pilsētā, citā pilsētā. Viena ir baznīca, otra ir mākslas galerija. Mākslas galerija, tad nākošajā dienā es arī aizgāju uz mākslas galeriju, tas arī viss bija ļoti jauki un skaisti un tā. Un tad pienāca diena, kad bija jāpārlido no Berlīnas uz Frankfurtu. Es ar agro reisu izlidoju un bija ļoti skaisti. Dievs man iepriecināja ļoti skaisti saulēktu agri no rīta, un tas arī bija kaut kas fenomenāls. Jā, satiku vīrus Frankfurtē, braucām tālāk uz to misiju, to pilsētu, kur tā Vācijas misijas biedrība. Tur mūs ļoti labi sagaidīja, tur viņi tiešām mums ierādīja vietu, kur dzīvot tās dienas, kad mēs tur būsim. Mēs tad pastāstījām par sevi, tur vienā no pasākumiem iepazīstinājām sevi, mums bija dažādas tikšanās ar misionāriem, ar vadītājiem, ar cilvēkiem, kas varbūt īsteno misiju, bija cilvēki, kas īsteno misiju tāpat Eiropā, piemēram, Itālijā, bija cilvēki, kas ir bijuši misijās, kristīgās misijās Āfrikā, bija citi cilvēki, kas ir bijuši, kas ir specializējušies uz Latīņu Ameriku. Tas bija tāds skaists laiks, jo bija arī iespēja atpūsties tādā mierā, tad iet gan uz tām tikšanās reizēm, uzzināt kaut ko jaunu, bet arī kā pavadīt laiku vienatnē, mierā un priecātos, ka priecāties kaut arī par to, ka tu redzi ļoti skaistas saulēktas. Jā, un tad arī mēs kādus vakaros parasti gājām, bijām ielūgti ciemos pie misionāriem, tad vienā gadījumā mums uzņēma viens misionārs, kas ir dzimis Britānijā, tad mēs pabaudījām Britānijas ēdienas, bija atkal misionāri, citu vakaru mēs gājām ciemos pie misionāriem, kas misijas darbu veic Itālijā, tad mums bija itāļu ēdieni. Tā tas laiks pagāja, tas bija ļoti skaists laiks, un tā uzņemšana bija silta, un mēs arī daudz ko uzzinājām, un tas iepriecināja. Un atpakaļ ceļā arī Dievs kaut kā skaisti mūs parādīja, atpakaļ ceļā uz lidostu. Mums vēl bija divas stundas laika līdz izlidošanai, un mēs braucām ar vilcienu, sapratām, ka
Tad tur var kurās 2 stundas vai es varam veltīt, izkāpt vienā citā pilsētā, skaistā Heidelbergā, kas ir zinām kā filozofu un universitātes pilsēta, un pastaigāties pa to pilsētu. Tad to mēs arī izdarījām. Un tad mēs tā forši laiku pavadījām un atlidojām uz Rīgu atpakaļ. Un tiešām tas bija ļoti iedvesmojošs brauciens, un tie augļi bija ļoti skaisti, tas viss piedzīvotais. Jā, tas ir stāsts par to, kā Dievs vada, kā Dievs iedvesmo, kā Dievs plāno, kā piespēlē dažādas dievjaušības. Tad arī tas, ko lūkšanā Dievs bija teicis, kad fokusējies uz Berlīnu, paliec tur, un tas arī kaut kā uz to lūkšanu es arī saņēmu atbildi arī uz to, kas izpildīja to, ka es palieku pie tiem Berlīnas plāniem un ļauju Dievam plānot visu tālāk, jo tie draugi, kas man ir Leipcigā, tad vienā citā pilsētā, pie kuriem es parasti braucu, viņi pēc kaut kādām dažām dienām, kad es biju atgriezies jau Rīgā, viņi saka, viņi atsūta man e-pastu, jautā, vai tu vari atbraukt pie mums pēc mēneša, mums ir konference, mēs tev priecāsimies redzēt. Jā, tā kā viss bija tādā ļoti, ļoti skaistā Dieva apredzīvā. Tā kā bieži vien ir ļoti svarīgi spēt kādu pirmo soli un ļauties kādām lietām, un tad Dievs arī pašķies ceļus un saplānos tās lietas tālāk un vadīs. Jā, paldies, svētības. Svētais mūžīgais Dievs, paldies, ka tu zini visas lietas. Un paldies, kungs, ka tāpat kā tavā vārdā ir teikts, ka viss mūsu galvas matus ir skaitīti. Paldies, ka tu mūsu dzīvē zini ne tikai lielos notikumus un pasākumus, bet katru vienu taciņu, katru vienu soli, kur mums ir jābūt un kad mums ir jābūt. Paldies, Dievs, ka tu esi ieinteresēts mūsu dzīvē. Un ka tu esi ieinteresēts mūsu sirdī, ka tu esi ieinteresēts mūsos pašos. Un paldies, Dievs, arī par krustcelēm, kas liek apstāties un pārdomāt. Paldies par tiem ceļa rādītājiem, stadiem, kas ir izlikti, kas liek atcerēties tos notikumus un svētības, kas jau ir bijuši, lai saprastu, kā tālāk. Paldies, Dievs, ka tu mūs neveido caur vienu dienu un notikumu, bet caur daudz un dažādiem. Paldies, ka tu esi, un tā neskaitām labāk dzīvot, ja tu blakus. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars. Āmen.